Sveicināt visi! Labs vakars, labdien! Jo tāpēc, ka daudz riņķi apkārt skatās dažādās valstīs, un kaut kur ir diena, un kaut kur ir vakars. Un es atkal no jauna modris gribu uzrunāt ēterā, un atkal jaunu pārraidi gribu uzsākt. Un es gribu runāt atkal par īstu dzīviskām lietām, kam mūsu dzīve sastādās, no kā viņi mums ir, un kā mēs viņu dzīvojam, katrs kā domā, katrs kā viņu būvē. Tas ir individuāli no katra atšķirīgs, kā katrs tās lietas uztver. Un mans galējais vienmēr būs akcents, tad, kad jebkāda saruna, ko es runāju un ko es mēģinu pastāstīt, dzīve nav tik vien tikai, ka mēs ikdienas savā starpā dzīvojam, ja, un kurās valstīs un tā tālāk, bet kas ir dziļāk un nopietnāk būtība, tas ir pats, kas ir radījis šo dzīvi. Un kā mēs visi zinām, ka visi cilvēki vairāk vai mazāk viņu domas vērš uz ir augstāk spēku, augstāk enerģijas, augstākas lietas. Es vienkārši to runāju, tas ir radītais Dievs tēvs. Un es tieši par viņu gribu arī runāt. Kas ir gal galā mūsu Dievs tēvs? Jo cilvēki vienkārši, kad viņi iet baznīcās, viņi vienkārši dzird dažādās, var teikt, reliģijas baznīcās, dažādās ticībās. Un viņi visi novirz visu uz vienu, ka ir viens Dievs, ir viens radītājs, un es tieši par viņu gribu runāt. Un tas ir tas pats svarīgākais, kas ir man dzīvē svarīgāk. Jo tamdēļ, kad es ieraugu, es nenoliekšu to, ka man tagad 58 gadi, tur viņai būs 59, un jo tu vēl dziļāk, tālāk iet dzīvē, jo tu ieraugi, ja tu nopietni tā īstenībā nosveries, gribi saprast, kas ir īstenībā dzīve un kādu viņi īstenībā sastādā. Nevis no tāda, kā citi vispārējie dzīvo, bet tā, kā tu īstenībā gribi izprast, kāda dzīve ir. Un te ir ļoti svarīgi to saprast. Uzzināt to. Un tamdēļ es tādu parunāšu par pašu, kas ir Dievs. Jo, redziet, visi grib redzēt Dievu taustām, redzām, ko var pieskarties. Un ļoti daudz cilvēku, kas varbūt vispār netic, ja? Viņi saka, kamēr es to nepieskaršos, nesataustīšu, es tam neticēšu. Tā ir. Un tas jau bija jau senatnē, un tas ir tagadnē arī, tagad šodien tas ir aktuāli. Pirmā lieta ir, es gribētu teikt, Dievs nav mūsu vidū redzamā fiziskā veidā. Tas ir fakts, ka viņš ir. Nav, bet tomēr viņš arī ir un bija un ir. Bet pamat būtība viņi ir garīga lieta. Ir neredzamā. Un šodien ir viss pasauli jau nonākusi pie slēdziena, ka ir tāda kvanta teorija, ir kvanta fizika, jā. Un tā ir tāda paralēlā neredzamā pasaule, kas eksistē reālāk nekā to, ko mēs ikdienā dzīvojam, ko mēs saskaramies, sataustamies, redzam. Un tā realitāte ir daudz spēcīgāka, daudz efektīgāka nekā tā, ko mēs ikdienā saskaramies, dzīvojam. Jo mūsu dzīve vairāk ir saistīta ar to, ko mēs redzam. Bet tās slēptās domas un tā neredzamā pasaule, to mēs slēpjam sevi, un tāpēc mēs daudz arī melojam. Taisnība tā ir. Jo tad, kad es tev skatos acīs, es varu runāt jebkāds daļas smuks vārdiņš, ja, bet es nevienmēr runāšu patiesību. Es runāšu melus. Izdomāts pekstiņas, izdomāts savus iedomas, kā es vēlos sev pasniegt citam, bet ne tā kā īstenībā tu esi, bet tā kā ko tu vēlies.
To šodien dara ļoti daudz cilvēku, to dara arī visā pasaulē, arī politiskie spēki, dažādi līderi politiskie. Un tamdēļ šodien arī ļoti daudz ir problēmas, ir starptautiskā mērogā, ir cilvēku attiecībās, jo tāpēc, ka viņi nav godīgi līdz viens otram bijuši. Viņi vienkārši kādreiz kaut ko piemēlo, uzskat lietas, ka varbūt es būtu tāds un labāks nekā īstenībā. Tas jau vārdiem, jā, bet pēc tam cilvēki viņi ko viņi ierauga? Viņi ierauga pēc tam to, kad viņi klausās tevi, un pēc tam ierauga, ka tu dari pilnīgi savādāk. Tad viņi ierauga, ka tu melo. Un šodien īstenībā viss tā mums tā sabiedrība, pasauli, jā, viss domāšanas veids ir, kur var tu zināt īsti patiesība, tīrības, svētumu, gaišumu, kad viss apkārt melo. Tu, ko nemelo, es neapgalvošu, ka tā nav, tā ir. Un tad katrs cilvēks daudz ieslēdzies sevi iekšā. Un viņš vienkārši baidās, vienkārši savu īsto būtību. Kādam atklāt, tas ir savs sirdi. Atvērt savu sirdi, tāpēc, kad tik daudz ir dabūjis sitiens, tik daudz ir dabūjis ir visāds problēmas, kad kā cilvēks, kam tu atvēries, viņš pēc tam tev no aizmugura kā zobeni mugurā iedur. Un tas ir baigi sāpīgi. Tas ir baigi sāpīgi. Un to neviens cilvēks izgaist cauri. Tamdēļ es gribu runāt par Dievu. Dievs ir gars. Viņš ir neredzama būtība. Viņš turpret var būt arī redzama būtība. Tas ja tu to atļaus. Un iet runa par dievību. Ne tikai viena ir dievība, ir neredzamā būtība, persona. Arī vēl daudz citas lietas ir, kas ir neredzamās veidā. Un kas dažreiz tev dod kaut kādu ļaunu motīvu tavā sirdī, lai tu varētu izpausties. Piemēram, tas ir tas, ka tu, tu ieraugi kādam labu lietu un tev sākās veidā sirdī skaudība. Tu jau neuzliec tādu šiltu uz krūtīm un es saku, man ir skaudība, jā, un es nāku pie tiem, kas skauģis. Nē, tā viņi izpaužās vispirms neredzamā veidā un pēc tam tavos darbos un tavos vārdos viņi izpaužās. Tu viņu varbūt viņa klātbūtnē parunās tādu laipnus, lišķīgs vārds un skaists vārds, bet ar to savu skaudību un to lietu nekad motīvu neatklās otram. Tu viņam izdomās visāds skaists vārds, bet gala rezultāts tu to cilvēku grib noskaust. Lepns vai otrādi. Ļoti dažādi, es varu ļoti daudz par to runāt. Es ļoti daudz runāt, es pats zinu, kas tas ir. Es pats sev analizēju, ka mēs kā cilvēks ir esam. Un ar to viss sākās. Un ja mēs runāsim, ka Dievs ir neredzama būtība, tikpat kā viss šitās te ļaunās lietas, arī skaudība, lepnums, iedomība, viss pārējais, naids, slepkavība un tā tālāk viss. Tas viss ir cilvēks sirdīs. Viņš bieži vien atklāt to neteiks. Kāds atklātāk varbūt pateiks. Tā viņam izzinās, ka viņu uzraksts aizmugurē uz viņiem pleciem rakstīts slepkavu. Bet ne viss tā runā, bet ir tādiem skaistiem vārdiem. Viņš varbūt katru dienu tev smuks tev acīs, bet viņš jau nepatīk slepkavu. Viņš ir nenormāli cilvēks aizsūtījis taisaulē. Viņam vārds ir slepkavu. Tas ir tā, piemēra veidā. Tamdēļ es runāju garīgās lietas un laicīgās, fiziskās, ko mēs redzam ārpusē. Ne mēs visu, ko redzam ārpusē, tā ir patiesība. Tamdēļ, kad mēs ar viens otru sarunājamies, viens otrs cilvēks ar cilvēku, mēs kādreiz runājam viens savā starpā, viens otru, jā, bet mēs nerunājam līdz galam īsti patiesību, jo tāpēc, ka mēs kaut ko mēģinām pateikt to, ko mēs vēlamies, kādu mēs grib es sev pasniegt. Un tas neatbilsies ar to realitāti, kāds to ir īstenībā. To te ir tā lieta. Un tomēr viss mūsu dzīve ir nevis redzamā, laicīgā lieta, jā,
Bet tā neredzamā, un tas, kas notiek ar cilvēku sirdīs, un tas ir svarīgākais. Un ar to arī viss sākās. Un varbūt tu sirdi var uz to pirmo mirkli noslēpt oponentu priekšā, jā, kā citu cilvēku priekšā, jā, var noslēpt ar skaistiem vārdiem un varbūt ar smaidu lūpās, kas tam līdzīgi. Bet tavu darbību, rīcību parādīs to, viņš tev tāpat atkodīs, viņš tev tāpat atpazīs. Tu melo. Tur ne vienu, bet izdarīt citu. Un tā šodien notiekās visā dzīvē, visā pasaulē, visā zemeslodē. Katra cilvēka dzīvo lielāk, vairāk vai mazāk. Bet jā, mēs tādu jautājumu piesim tādu konkrētu priekš sevis personīgi. Es negribu nevienu ne bakstīt, ne ar pirkstu rādīt. Un tad, kad tu īstenībā gribi dzīvot ar savu dzīvi, ar savu tādu nevis egoistu es, bet ar savu es, ar savu lielu vārdu, ar savu noteikumu. Un tev ir jāizprot pašā sevi iekšā, līdz sīkumiem, kas tu esi gal galā un kāds tu esi gal galā. Un no šejienes mēs varam skatīties dažādi, kad tu vari skatīties, kā pa tevi iepriekš tavu vecāku domājuši ir skolas biedri, draugi riņķi, sabiedri riņķi, dažādi veidi informācijas avoti, kas tev grib paskaidrot, kā tā motivācija to personu, tev jābūt veiksmīgam. Tev ir viss kaut kas ļoti daudz, ko pa tevim stāst, kas tu esi. Ar to, ka īstenībā kā tu dzīvo savu dzīvi un ko tu pārdzīvo iekšā, tas uz nevienu neatiecās. Un to neviens arī pat nezina, tu tikai zini to. Un tagad tu dzīvo tādā sabiedrībā, un kad tu nezini, kā sev izpaust, kā sev parādīt un pierādīt, tu ieklausies tais lietās, jā, kas apkārtējie, jā, un kāds tēlu tu gribētu redzēt, jo tu zini, ka tā sabiedrība prasa tā tēlu, un tu vienkārši mēģini pieslēgties viņiem, un tev iznāk paša melot arī personīgi priekš sevis pašu. Tāpēc, ka tu vairāk neesi saskaņā ar īstenību, un tu to īstenību vēl neesi noskaidrojis, kas tu esi tāds. To neviens tev nav neiemācījis, neparādījis. Jā, mēs varētu teikt, ka mēs, kad ejam skolā, mēs zināšanas iegūstam, augstskolā lielākas zināšanas, dzīvē mēs iegūstam dzīves pieredzi, jā, izvedam dažādiem situācijām, bet tur mums ir ļoti daudz cilvēku informātoru apkārtīgi, kas mums, tu paklausies, davai es tev pamācīšu par dzīvi, kā tu dzīvot, viņš tev tādu ideju iedod, otrs tādu, trešais tādu, ceturtais tādu. Piemēram, aiziet jebkurā, kā var teikt, reliģijas organizācija, viņi arī tev dos, viņi tikai tādā veidā. Un tagad tev kā cilvēkam jāizdod kaut kāds individuāli personīgs savs. Kā es to darīju priekš sevis? Savs lēmums. Bet kas gal galā viss tas ir, kāda ir dzīve? Un kas es esmu tāds? Es zinu, ka es pats daudz reizes vēl, joprojām ir daudz motīvu, ko es strādāju uz sevim, jā, priekš sevis. Kā tikt vaļā no visādām lietām, kas ir pierast, ko es parunāšu par manim un kā es domāju par sevim. Un izrādās, ka to, ko viņi runājuši un domājuši, ka tas nav īstenībā līdz galam patiesi, tāpēc, ka viņi virspusīgi skatās pēc ārējas reakcijas, bet to īsto sirds motivāciju, dziļums, neviens nezina. Un te es gribēju par to runāt, tāpēc es runāju, kad sākumā Dievs ir neredzamā persona, garīgā persona. Bet šī persona ir tikpat reālāka, vairāk reālāka, ka tu dzīvo ikdienā satiecies apkārt visādiem mainīgām lietām, ar mainīgām domām, ar meliem saskaries, tur vienu brīdi viņš tev apsola zelta kalns, pēc tam ir īstais ļoti šausmu lietas tavā dzīvē un tā tālāk. Tas nav tas. Ir
garīgā pasaulē ir tīra dzīvība, ir tīra dziedra patiesība, kas nemainīga, kas nekad nav mainījusies, kas ir reāli katru dienu, tā kā mēs ikdienā elpojam. Un tas ir realitāte, es gribētu teikt, tas ir tas, kas mūs radīja. Daudzreiz cilvēks saka, kāpēc tur tā Dieva vaino, kāpēc tie kari notiekās, bet kas ir autors visam? Es gribētu pievērst uzmanību, ka cilvēks, ko Dievs radīja pēc savu tēlu un savu ārēju izskatu un savu iekšēm īpašībām līdzības. Tu esi tas, kas radītājs, un mēs tiešām radām savu dzīvi riņķi apkārt par sevi. Mēs tiešām radām ar savu attieksmi, ar savu domāšanas veidu, mēs radām tādu dzīvi, un mēs tādā veidā attiecamies viens pret otru. Un tad mēs sakām, kad viss kaut kas mums dzīvē nesanāk, ka mēs jau otram melo, mēs izdarām ļaunas lietas viens pret otru. Un tad mēs sakām, kur ir Dievs visā šinī? Bet te jau nebija laika vispār pa viņu aizdomāties. Tu biji aizņemts tik daudz ar sevi, ar savām lietām, savām labām egoistiskām lietām, un tu vienkārši to gribēji realizēt, un tev kaut kas nesanāk, tev iznāk cits oponents priekšā, konkurents priekšā, un tev vajadzēja viņu karot, tev vajadzēja varbūt viņu novākt un tā tālāk, bet tas jau esi autors, tu. Un tādi šobrīd ir apmēram vairāk 8 miljārdi cilvēku virs zemes, iedomājas. Visi ir lielā bāra, kad katrs dzīvo savu domu, jā, un kam nav nekāda apziņa, kas ir Dievs, kas ir tu pats, un tā tālāk. Viņi dzīvo no visas tās informācijas avotu, ko šodien piepildu visu ēteru, visu pasauli, šodien jaunām tehnoloģijām, internets, visu savu caurim, kur ir pieejams ļoti vienkārši, un tagad ir intelektuālais saprast, kas tev dod jebkādu informāciju. Kur tu palikies visā šinī? Kur ir tava doma, kur ir tavs gala rezultāts, kur ir tava apziņa, kur tavu personas apziņa, kas tu esi kā persona? Viņi vairāk tu nav. Tev jau ir viss izdomāts. Tavu draugi un tavu skolu, GPT chats un vēl tā tālāk, intelektuāli saprast. Man vairāk neko nav jādomā, es jau vienkārši plūst viņā. Tad es iznāku tā kā savu veidu robots, ka es vienkārši, ko ieprogrammēs, to es arī darīšu. Ko man pateiks, to es arī darīšu. Ko man pateiks, to es arī domās. Ko man pateiks, tā es arī rīkošos. Kurā vidē tu aizies, kas tev motivēs, kas tev informēs visu laiku, vajag tā darīt, un tu tā arī darīsi. Un kas notiekās ar cilvēku personību, kad tas nonāk viņa emocijas, viņa raksturā, viņa domāšanas veidā, viņa izjūtās, un tā tālāk, un viņš tā liekas, ka tā ir dzīve. Un tad, kad viņam kaut kas nav sanācis, ko viņš gribētu vairāk dabūt, ko viņš nav sasniedzis, un tad viņš pasaka, es neesmu tāds, bet dzīvi tāda. Nē, dzīvi mēs tāda, kas radām mēs paši. Un te es tā dziļāk gribētu pateikt, ka tā ir tiešām. Un dzīves kungs, es esmu tu pats. Dzīves saimnieks, es esmu tu pats. Dievs ir reāls un dzīvs. Un viņš neko nedarīs pret tev, tavs gribas, ka tu to neatļaus. Es tā nopietni varu pateikt, es to pats pārdzīvoju sevi. Bez tavas personīgās izvēles, ka tu izvēlēsies, pārdomās, izanalizēs, viņš neko neizdarīs. Ja tu tā dari, uz priekšu. Un tev pašam būs iespēja ieraudzīt tā rīcības darbības rezultāts, ka nekas tur daudz labs nenāk. Kad vairāk ir grūtības, un ļoti daudz cilvēku līdz ar to šodien apzināti aiziet nāvē. Tāpēc, ka viņam viss tā dzīve tā sagrozīsies, un viņš saka, kur man es vairāk, es tur sievai uzticīgs bijis. Nē, es tur, ko es sasniedzu, es esmu to, un es esmu to, un cilvēki vienkārši saka, jā, viss tā dzīve. Tas ir viens dziļš iemesls, kāpēc šodien daudz cilvēku nomirst ātri. Un jā, tā apskatās realitāte, viņi bieži vien vairāk uz narkotikas, uz alkoholu iespaidu. Jo tas ir tas moments, kad tev apdullina, kad tu vienkārši izslēdzies ārā no savas reālās dzīves, kas tu esi kā persona, ja. Tur nevajag būt personai, vienkārši vajag
to pirmo emociju dabūtu, to kaifu dabūtu, to baudu dabūtu, un tu visu dzīvi, un tev vienāk to var iet zākt, un pēc tam darīt visās ļaunas lietas, un draudzība vairāk tur nepastāv, nekas godīgums, nekas vairāk, tikai viena lieta, tas ir tavs dominējušais faktors. Tādi daudz šodien jaunatnes, starp citu, ļoti bēdīgi. Dažādās valstīs ir aiz šo iemeslu ļoti daudz ir jau viss nogrimuši. Viņi jau ir dzīvi, bet viņi jau tā kā miruši ir. Tāpēc, ka tāda lieta, kas turpināsies tālāk, tur rezultāts būs viens. Tamdēļ es gribētu runāt par to, kas ir augstāks. Dievs ir neredzama persona. Bet viņš turpat var būt arī redzams, ja tā savu sirdi sāk skatīties. To arī viņi var satikties. Un tas ir tīri individuāli no katra cilvēka paša. Ja viņam iekšā tā mazā domiņa, kas kliedziens būs, bet Dievs, kur tu esi visā šinī? Kāds tu esi visi šinī? Zini, es esmu pats nonācis un jau daudz simtiem miljoniem cilvēku ir nonākuši pie tāds slēdziena, kad Dievs parāda tavu kailumu, tavu īstenību. Un kāpēc daudz cilvēku baidās savā sirdī ielūkoties? Es ieraugu, ka tur ir vienkārši liela problēma. Tur ir daudz sāpes un visādas grūtības, visās, kur nav atrisinām, kur nav atbildu uz jautājumiem. Tā ir taisnība. Tamdēļ es atkal atgriežos pie to, ka Dievs ir reāls. Un tā iedomās visu savu dzīvi, ka tu dzīvo ar visiem nebūšanām, visiem negatīvām lietām, ar visiem grēkiem, kā tu dzīvo, vienalga, kā tu dzīvo. Bet tu vari vienā momentā apstāties. Un uzdot pats sev jautājumu. Kas esmu? Kas viņš ir? Ja tā virspusīgi pieejas, labi, varētu, tas Dievs ir. Nekas nesnāks. Bet ja tā dziļi nopietni, te būs moments, ka tavu patiesums, kas tavā sirdī garā iekšā būs tavs patiesums, tas pats atnesīs tev atbildi apakaļ, tu sastapsies. Un tu realitāte pārdzīvos. Ka viss nav zelts, kas spīd. Ne viss skaistie vārdi ir patiesība. Bet kas atbilsies tavā sirdī dziļā gara būtībā, un tā ir realitāte. Un tavs īstais, tavu īstā personība ir tur iekšā. Un tad tu īstenībā sāks nopietni aizdomāties, ka tu dzīvo savu dzīvi, nevis tu kā dzīvo, bet tu dzīvo savējo dzīvi. Tāpēc, ka tu saņem atbildes uz tiem jautājumiem nevis no ārpuses, nevis no kaut kādiem draugiem un baznīcam jebkur kaut kur kā, bet tāpēc, ka tu dzirdies iekšā skaidra balss, kas pats Dievs sāks runāt ar teviem. Pats debes tēvs, kas tev radīs, kas tev no mātes miesam izredzēs, lai tu nāk šajā pasaulē, viņš ar tevim sāk sarunāties, un viņš runās tavā sirds dziļumos, tavā garā, lai tu varētu sadzirdēt viņa balsi. Un es varu vienkārši apgalvot, nekas nav svarīgāks. Ja tu vienkārši spēksi sadzirdēt viņa balsi un sadzirdēt to patiesības gaismu, kas tavā sirds dzīvēs, tavā garā, kas sāk runāt, un tas ir tas, kas tev pievedīs pie dzīvības. Un es varu 100% apgalvot, 1,000,000% apgalvot, ka tu piedzīvos to momentu saskarsmi tieši ar pašu radītāju. Tu zinās, ka tas ir reāls. Tas ir dzīvistisks. Un tā ir tiešā saikne ar to neredzamo pasauli, kas taps vēlāk priekš tevis, kad tu sastopies. Viņi tiks redzami un realitāte, nevis, ka tu fiziski redz, jo fiziski viss mainās. Es, piemēram, varu kaut kādu priekšnieku pārbīdīt no vienu uz otru pusi, jau mainās, jau viss.
Bet ir lietas, kas nemainās. Ir Dievs, kas ir visu šo radījis un tev paši radījis. Tu pats no sevis neesi izdomāts. Tu pats sevi neizdomā, lai atnāk šajā pasaulē vispār, lai tu dzīvot, lai tev būtu ķermenis, lai tu dzīvot un iedomāt, lai tev būtu domas. Tu iedomīgs, ka tu esi pats vislēmējs. Jā, lielākā daļa, es arī par to runā, ir lēmējs, bet tu neesi autors visam radīšanā. Tu neesi pats sevi izdomājis. Ja tu esi šeit, tad tu domā, kam dēļ tu esi šeit. Un priekš kam tu esi šeit. Ir ļoti daudz grāmatu visā pasaulē, bet tomēr viena grāmata par šiem gadsimtiem, tūkstošiem ir apvienot īsā formātā. Tā ir Bībele. Šai grāmatai ļoti daudz ir liecības un pravietiski vārdi, un pats Jēzus ir runājis. Viņa apkopot šai grāmatā. Es gribētu, lai tavs sirds ir atvērt nevis šitam uzrakstītiem burtiem, kas ir Bībele, jā, un kas tur rakstīts iekšā pieķerties, bet lai ties vārds, lai viņš atnāk tevi kā, nevis tikai, ka tu lasi to vārdu, bet ka viņš top reāls tevi, ka tu lasi, ka tas tā arī bija, viņš to runāja, lai tas ir realitāte priekš tevis. Paldies Dievam par Bībeli, viņa mums satur un tur dod to virzienu, aizdomāties par tādām lietām, kas nav redzams. Ir ļoti daudz grāmatu pasaulē, daudz. Nav vienīgā Bībele, bet tā ir vienīgā grāmata, kas tev var, ja tu savu sirdi pievērsīs un pārdomā dziļāk par nopietnām lietām, par debesu tēvu, tu viņu atradīsi tur. Nevis tā burtā. Bet tā liecība, kas te ir iekšā dot, ir, kas dod virzienu dod, ka tu aizdomāsies, ka tomēr viņš ir reāls, viņš ir reāli dzīvs, ir bijis vēsturē šodien rīta un mūžīgi vienmēr tas pats. Tu ar viņu arī satiksies. Ja tu vienkārši gribēsi pievērsties kaut kādai organizācijai, jau kaut kādam zināšanu līmenim, tas nav tas, bet ka tu reāli savā sirdī garā satiksies ar viņu. Un te ir tas ļoti būtiskais faktors, un ka tu pats pārliecināsies, ka debes tēvs ir dzīvs, Jēzus ir dzīvs, Svētais Gars ir dzīvs, un viņa izteiktie vārdi ir dzīvāk par dzīvu. Un ka tā nav vienkārši tā informatīvā grāmata, ka tu lasi, jā, Bībeli, un kādu pats sev tiesā vai netiesā, bet te ir tas vārds, ko viņš izrunājas. Tā ir, es teikšu vienkārši, tā ir vēstule no debesīm priekš tevīm. Tu iedomās, cilvēks raksta vēstuli viens otram. Ja viņš ļauns domas, tad viņš uzrakstīs ļaunas domas pret tiem. Ja viņš mīlēs tevi, tad viņš rakstīs labas domas par tiem. Tā kā šitā grāmata ir rakstīta visai cilvēcei, tur ir dažādas domas, bet tur pamatā ir viņa pamatdoma, ka viņš tev mīl. Ka viņš ir tavā pusē. Ka viņš domā par tevi labas domas. Ka viņš ir paņems visu tavs grēks uz sevim. Un visu to grēku, problēmas ar grēku, kas saistībā, viņš to atrisinājis pie krusta. To viņš uzrakstīja, to viņš izteica, un to kāds pierakstīja. Un saglabājas līdz šobaldienam, ka mums šitā grāmata mums pie rokas. Un es gribētu vēl dziļāk par šo tēmu iet nākošās pārraidēs, ko es runāšu. Dziļāk paskaidrot, kas ir īstenībā ir tā neredzamā neredzamais Dievs, viņa neredzamā Dieva laipnība, Dieva mīlestība. Mēs šodien ļoti daudz dzirdam, ka dažādi traktējumi ir, kad drīz nāk kaut kāda ļauna laika, drīz nāks kaut kāda vēl, un viņa, es saku, nevajag drīz, viņa jau ir visu laiku. Un tāds vairāk negatīvs scenārijs sludina un māca. Un es gribētu, lai tu sirdi paceļ augstāk.
Tas ir cilvēki to saprot. Bet Dievs, kas radīs debesis un zem mūs, šī grāmata ir rakstīta tikai pēc to, ka viņš radīja. Senatnē cilvēkiem nebija tāda grāmata. Viņi bija tie, kas bija spējīgi dzirdēt no Dieva, un tāpēc viņi radījās. Un viņi pierakstīja tās domas. Un viņi atstāja mums šo grāmatu. Un mēs ar šo grāmatu varam lasīt, pārdomāt, analizēt un dziļi savā sirdī realitāti pats sev teiks, bet Dievs, tur bija tā rakstīts pagātnē, kur tu esi tagad šodien tās, un cilvēks sastopas ar Dievu. Un tas ir tas, kas tev jāizdara. Tikšanās personīgi tev ar Dievu to nevar izdarīt neviens cilvēks tavā vietā. To izdarīs tikai tu pats. Un apzināties savu identitāti ar Dievu tālāk, ka tu ies ar viņu. Arī nevar to neviens izdarīt, ka tu izdarīsi to pats. Kad tu sāks lasīt un ieraudzīt tās lietas, ko Dievs ir runājis, un tu ieraudzīsi, ka tas ir runa par tevīm, ka tas ir runa tieši par tevīm. Un tu ieraudzīsi nevis to, kā kāds to pateiks, bet pats Dieva gars, viņš tev runās tavā sirdī, tavā garā. Un te būs tieši tas fakts, kad man vairāk nevajag, kā Slimāna māca. Es zinu, viņš man to teica. Šodien ļoti daudz cilvēku dažādās reliģijās, domāšanā, sajukumos. Viņi dzīvo katrs, un vairāk lielākā daļa ir vainas apziņa, grēka apziņa. Es esmu grēcinieks. Ļoti daudz jautājumu. Tādēļ es šodien virs domas, lai ka uz šiem jautājumiem visam ir brīnišķīgi atbild no debesīm. Un tā kā viņš ir neredzams reāls, viņš tāds ir reāli ikdienā ar tevi kopā. Un viņam ir risinājums uz katru tavu jautājumu, uz katru tavu sāpu, uz katru tavu nebūšanu. Viņam ir risinājums katrā jautājumā, katrā lietā. Viņam ir risinājums priekš tevis. Un tāpēc mans novēlējums ir tikai viens. Nāc tuvojies, iepazīst, kas ir tavs Dievs, iepazīst, kas īstais tavs tēvs. Pirms vēl tu nebija nācis, viņš par tevi jau domāja šai pasaulē, viņš domāja, un tu jau biji izredzēts iekš viņu jau pirms pasaules radīšanas. Un tu atnāc šai zemē, tu vienkārši dzīvo tā kā vispārējie. Un tu nezini, kas īstenībā ar tevi. Un kad tu ieraudzīsi to identitāti, kad tu esi atnācis savās mājās, pie tēva mājās, tu esi viņa dēls, tu esi viņa laimotais, mīļotais dēls. Viņš tev apskaus. Es jau runāšu ļoti daudz arī par pazudušo dēlu, parādīšu tos stingros motīvus, lai ieraudzītu katrs mēs. Jo viņš, tad, kad atgriezās mājās, viņš jau negatīvi par sevi domāja. Es neesmu cienīgs būt dēlam, bet tēvs tā nedomāja, tēvs izdarīja pilnīgi pretēji. Viņš viņu tālu no ieraudzīja, viņu apskauja. Un viņš par viņu nerunāja kā negatīvu, tu dēls tāds, kā tu tā varēji. Tu aizgāja no maniem, viņš nevienu pārmetumā vārdu neizteica viņa adresē. Viņš viņu pieņēma un uztaisīja lielu pasākumu, priecīgu pasākumu. Viņa brālis vecākais, tas viņu vairāk tiesāja nekā tēvs. Un ko viņš viņam pateica, viņš bija miris, viņš ir dzīvs. Un tā īsto dzīvību tu atradīsi sev iekšā, ka tu sastapsies ar dzīvo Dievu. Jēzus, jā, daudz var strīdēties un diskutēt, jā, kurš ir Jēzus ir galvenais. Dievs tēvs ir galvenais, svētais gars ir galvenais, tāpēc, ka bez Jēzus upura ienākdam šajā pasaulē, tu nevarētu, neviens cilvēks nevarētu nākt pie debes tēva apakaļ. Tāpēc, ka caur viņu mēs atnākam, caur viņu asinim atnācam, caur viņu nāvu atnācam, caur viņu augšanu celšanos. Mēs esam viņa dzīvību apakaļ. Un to tēvs tev vēlās šodien, lai tu tāds esi
lai tu esi viņa pusē atnāc savās mājās un atrast mieru. Nu, visam nebūšanam, kas tavā dzīvē ir, lai tev ir prieks, lai tev ir dzīves perspektīva laime, kad tu sāk dzirdēt viņa balss, kad tu sāk saprast cilvēks, kas mocās zem visādām nastām, zem depresijām, zem nosodiem, zem egoismiem. Tu sāks vienkārši savādāk redzēt tās lietas. Tu skatīsies cilvēku acī, bet debes tēvs, viņš savādāk tās lietas redz. Viņš arī priekš tevs un man, viņš to izdomājis. Mūsu tā laimīgā dzīve ir pie viņa. Viņa mājās. Tādēļ es aicinu, nāc mājās. Nāc pie debes tēva, neatkarīgi kā tavu ticību, neskaties uz kādu piederību, denominācijas piederību, reliģijas piederību. Ieklausies sirdī un nāc pie debes tēva. Viņš ir viens vienīgais radītājs, kas visu pieņem, kas radīja un mīl un apskauj visus. Neatkarīgi kā tavu pārliecība bijušā, aizmirst bieži vien to, pieņem tāds, kāds viņš ir šodien realitātē. Un es to novēlu tev, lai Dievs svētī tev. Visaugstais debes tēvs, debes un zemes radītājs, El Šadai, Ješua, jebkādā vārdā viņu var nosaukt. Viņš ir daudziem vārdiem atvēries cilvēkiem, bet lai viņi nāk pie viņa. Un nav atkarība, nu kādās reliģijas tu nāc. Kurā reliģijā tu biji iekšā? Svarīgi, ka tu sastopies nevis ar kaut kādu baznīcas tradīcijas reliģiem, bet tu sastopies ar dzīvību, ar realitāti. Kad tu savā sirdī jūti viņu ikdienā. Un tas ir baigi svarīgi. Tas ir dzīvīgi. Lai Dievs svētī un nāc mājās. Nāc atpakaļ pie dzīvības, kas ir reāls Dievs. Nu kā viss ir sācies. Amen. Es svētīts.